Sveiki! Mani sauc Visvaldis, esmu pārdošanas vadītājs uzņēmumā Kemperi 365 un šodien es jums parādīšu Etrusko T7300 SB. Nāciet parādīt. Kā redziet, šis ir skaists kemperis, garumā 7,3 metri, baltā krāsā. Izskatās lieliski, piekritīsiet. Parādīšu, kas ir no ārpuses, kas no iekšpuses, lai jums rastos priekšstats par to, ko jūs šeit varat ieraudzīt. Šeit ir tualetes kaste, 19 litri. Šeit mums ir elektrības pieslēgums. Lai mašīnā iekšā strādātu visas rozetes, jums ir obligāti jāpieslēdz šis te kabelis. Tālāk mēs varam redzēt ūdens tanka tvertni, 122 litri, ieskaitot boileri. Tālāk viena no interesantākajām lietām Etrusko ir šis te nodalījums. Kā jūs redzat, ļoti liels, ir ar gaismu, ir arī apsildāms. Šeit mums ir stiprinājumi. Pieņemsim, ja esat kaislīgs riteņbraucējs vai vēlaties savu motorolleri paņemt līdzi ceļojumā, ar šo mašīnu pilnīgi nekādu problēmu. Visu varam savietot. Durvis ir abās pusēs, līdz ar to tas padarīs jūsu dzīvi vieglāku. Dodamies tālāk. Šeit mēs redzam mašīnu no Kempera no aizmugures. Kamera, atpakaļskats, lai ir vieglāk šaurās vietās un noparkoties. Ļoti noderīga lieta. Dosimies tālāk. Šeit ir bagāžas nodalījums no otras puses. Kā redzam, ir viss nepieciešamais izdzīvošanas komplekts, tā teikt. Šeit mēs jau redzam, ka mums ir liels leduskapis. To es jums no iekšas parādīšu. Šeit mums ir gāzes nodalījums, 2 baloni, 11 litri katrs. Izmantojam, lai apsildītu kemperi, lietotu leduskapi un varētu pagatavot ēst uz plītiņas, ko parādīšu jums tūlīt. Šķiet, ka esmu aizmirst pieminēt, šis kemperis ir būvēts uz Citroen bāze. Varam redzēt šīs te skaistās gaismas, LED. Tas no ārpuses pagaidām viss. Dosimies iekšā. Jau atverot durvis, ļoti skaists, moderns salons, protams, tīrs. Mašīna nav pārāk augsta. Iekšējais augstums ir 2 metri un 10 centimetri. Jā, es domāju, ka pietiekami. Tātad esam iekšā Etrusko. Parādīšu, kā izskatās no iekšas. Šeit mēs varam redzēt apkure, truma. Šeit mēs varam redzēt paneli ar visām opcijām, ko mēs varam apstīt, kāds ir mašīnas stāvoklis ar ūdeņiem, notekūdeņiem, baterijām un tā tālāk. Šeit mums ir galvenā guļamistaba, piemērot 2 vai 3 cilvēkiem. Šeit pa vidu ir izvalkama gulta, ļoti parocīga ģimenēm ar bērniem. Abās pusēs ir sienas, līdz ar to nav iespējams nokrist. Ir arī papildus apgaismojums naktī. Apgaismojums ir ļoti labi pārdomāts, tātad vienmēr būs mājīga sajūta. Nejutīsieties kā noliktavā, tā teikt, viss ir skaists un pārdomāts. Lielai guļamistabai pienākas kārtīgi skapji. Šeit mēs varam redzēt vienu no šiem nodalījumiem. Ļoti ietilpīgs, piekritīsiet. Otrā pusē ir tāds pats. Plauktiem, visām iespējamām drēbēm, labiem laikapstākļiem, sliktiem, kas nu ceļojumā kuram gadās. Dosimies tālāk. Šeit es jums parādīšu vanas istabu. Vanas istabā ir gan duša, gan tualete. Viss ir vienā vietā, ir koka paliknītis, izlietne, vēl viens skapīts, kur varam nolikt savus mazgāšanās lietas. Šobrīd duša ir aizvērta. Parādīšu, kā izskatās duša. Nospēžot šo pogu, atvarās duša, kura uziet virsū toaletē, un šeit mēs varam nomazgāties. Lielais ūdens tanks atļauj kārtīgi ilgu dušu. Šeit ir tas leduskapis, ko es jums minēju ārā, 114 litri ar saldētavu iebūvēta augšā. Virtuves zona ir ļoti pārdomāta, šeit ir vāki, līdz ar to šo zonu varam izmantot arī kā ofisu vai ēst gatavošanas vietu. Šeit ir plīts ar 3 degļiem, izlietnīte. Šeit mums ir skapītis, kuram varam šķīvis salikt. Viss ir ļoti pārdomāti, ir viegli sasniedzams, pogas nav sarežģītas, viss ir ļoti vienkārši, bet tai pašā laikā efektīvi. Iesim tālāk. Šeit mums ir atkritums painītis ar vēl papildus vietām, kur novietot traukus vai citas lietas. Ar Etrusko jums noteikti nebūs jāuztraucās par to, ka jūs nevarat visu salikt savā kemperī. Ar šiem skapīšiem jums nav jāuztraucās par to, cik daudz jūs tur varat likt. Viņi iztur 15 kg, kas ir ļoti pieklājīgi.
Dosimies tālāk uz atpūtas zonu, kur jūs varat vakaros baudīt vīnu vai spēlēt spēles galdu. Šeit ir L veida divāns, kurš ir ļoti ērts. Varam šādi te iekārtoties. Mēs varam atvērt lodziņu, skatīties uz jūru, uz kalniem, domāt par dzīvi un baudīt dzīvi. Dzīvojamā zonu galds L veida divāns. Šeit mēs varam apsēsties pasažieru krēslā. Šeit ar vienu pieskārienu varam pagriezt krēslu un mūsu pasažieru krēsls kļūst par atpūtas krēslu. Tātad šeit ir vieta, es teiktu, ka 4 kārtīgiem vīriešiem vai 2 pieaugušiem, 3 bērniem forša vieta, kur spēlē galda spēles. Tālāk dosimies uz kapteiņa krēslu, vissvarīgāko vietu mašīnā. Tātad mēs redzam, kā jau minēja, Citroens multistūre, ādas 6 ātrumu manuālā kārva. Šeit mums ir ekrāns, kurā ir multimēdijas, kā arī atpakaļskatu kamera, ko es minēju, kad bijām ārā. Tā ir platleņķa atpakaļskats kamera, līdz ar to mēs noteikti pamanīsim visu, kas mums ir jāredz un arī to, kas nav jāredz. Šeit mums ir USB pieslēguma vieta, piepīpētājs un gaisa kondicionieris. Arī kempera priekšgalā mums ir ļoti daudz vietas, kur novietot mantu. Pieņemsim, šeit ir labi pārdomāts vieta, kur mēs varam ielikt kurpes, kad ienākam iekšā vai čības. Tā teikt, nomainīt apavas, lai māja paliek tīra. Šeit mums ir skapīši abās divās pusēs. Visa loga ir aprīkota ar moskītu tīkliem un ar nakts aizskariņu. Pie izejas redzam vēl vienu skapīti, kurā varam ielikt, izskatās pēc garuma pat slēpes. Dosimies atpakaļ uz virtuves zonu, un šeit mēs redzam ir gulta, elektriskā gulta. No sākuma pārliecinamies, vai viss ir attaisīts vaļā, un varam droši nolaist gultu. Ar vienu pieskārienu mēs iegūstam 4. un 5. gultas vietu. Kā redzam, šeit ir drošības tīkli, tātad arī bērni šeit var droši naktīs gulēt, neviens nekur neizkritīs, kas ir ļoti svarīgi, jo gulta ir diezgan augsta, apmēram 1,50 m no zemes. Lai vieglāk uzkāpt, ir, protams, trepas. Skats ir panorāmas lūka priekšā, tātad arī nejutīsieties kā saspiestā nodalījumā, bet jutīsieties tiešām kā mājās. Sānā ir lasīšanas gaismiņas. Vēl viena patīkama nianse ir tas, ka šeit ir pārdomāta izeja. Nolaižot šo te gultu, kā tas ir citiem kemperiem, netiek aizsakts viss skats, līdz ar to nevar ne ieiet, ne iziet. Šeit ir iespējams iziet un ieiet atpakaļ kemperī, kas ir ļoti parocīgi. Šeit mums ir arī spogulis, kurā no rīta pēc dušas apmeklējuma varam sakārtot matus. Paldies, ka pievienojies man apskatīt šo Etrusko kemperi. Es esmu jaunais pārdevējs, līdz ar to arī man ir daudz, kas jāuzzina par šiem kemperiem. Ceru, ka tev patīk šis video, gaidīšu tavus komentārus, un, ja ir kādi jautājumi saistībā par kemperiem, pie mums Berģos varat apskatīt vairāk kā 20 modeļus. Mēs varam jums piedāvāt arī viņus uz nomu, izbraukt, kā saka, brīvdienās, izmēģināt, lai saprastu, kas tieši jums ir svarīgi kemperī, un gaidīsim jūs ciemos. Visu labu!